21. uzdevums. Tātad sākam ar kontekstu. Okay. Create a static pod named myStaticPod in namespace default on cluster 3 control plane 1. Tātad static podus mēs varam izveidot tikai fiziski noliekot failu manifests folderī. Tā kā tas ir control plane 1, tad SSH uz turieni. Tālāk aizejam uz direktoriju, kas atbild par šiem te manifestiem, etc Kubernetes manifests. Un šeit mēs redzam sistēmas komponentes. Iesim vien direktoriju augstāk, un mums vajag izveidot YAML failu. Tātad k run pods ar nosaukumu myStaticPod, namespace default, image, nginx un resource requesti, kurus var pievienot tikai caur YAML. Un to visu mēs dry run client o YAML, un to mums vajag ielikt kādā failā. Faila nosaukumu izmantosim tādu pašu kā poda nosaukumu. Tā, tas strādā. Tālāk ejam uz šo te YAML-u. Jā, jo saucās myStaticPod. Tā izdzēšam ārā lieko, namespace, resources, policies visādas. Nu jā, resources mums droši vien, ka vajadzēs, bet paskatāmies pareizi sintaksu. Šoreiz jau esmu sagatavojis, bet tātad meklējot resource requests, ļoti viegli atrast konkrēti šo te resursu. Tātad vajadzēs mums tieši requestus, nevis limitus, un kind ir pod, šai dokumentācijai vajadzētu strādāt. Paste, requests, 20 MI un priekš CPU 10 M. Nu, it kā tas arī viss right and quit. Tātad tikko es iekopēšu šo te myStaticPod YAML uz manifests direktoriju, tā vajadzētu izveidoties static podam. Jo kāpēc varam pārbaudīt, kādi podi mums eksistē default namespace'ā. K get pods myPod. Nezinu, ko tas tur dara. Ok. Tātad kopējam un skatāmies vēlreiz. Lūk, myStaticPod cluster 1. Tagad tas ir static pod, tāpēc ir uzreiz šis te sufiks. Tas ir done. Ok, un pāriesim pie otrās daļas. Then create a node port service named staticPod service, which exposes that static pod on port 80. And check if it has endpoints and if it's reachable through the cluster control plane internal IP address. Ok, tātad kopumā uz šī te pašā klastera mēs arī varam palikt. Mēģināsim ekspozot šo te podu. Tātad k expose pod ar nosaukumu myStaticPod uz šī te klastera un control plane. Tālāk
Varbūt izdrukāsim helpu. Tālāk, ko mums vajag ports, ir ports 80. Tālāk nosaukums, name, ir static pod service. Un tālāk node port tips. Type ir node port. Ok. Pamēģinam palaist. Ok. Tā skatāmies get IP endpoint. Ir static pod service endpoints. Labi, pirms 5 sekundēm izveidots. SVC, get SVC, static pod, node ports, pirms 14 sekundēm. Tātad endpoints un service ir. Pamēģināsim ns lookup my static pod, kam būtu jāstrādā tikai no klastera iekšpuses. Server can't find. Ok, labi. Pamēģināsim to pašu no konteinera. Tātad and default, tam nav būtisks nozīmes, exec it konteineris my static pod un komanda ns lookup uz, ne jau uz podu vajadzēja, bet uz servisu. Paste. Aha, lūk ir endpoints. Adrese. Vēlreiz, kā tas strādā no šī te control plane. Nestrādā. Nu jā, protams, jo Kubernetes tīkls ir savs iekšējs. Bet šis apstiprina, ka viss ir kārtībā.